2006. gadā konkursa Zelta kruķis ietvaros Kuldīgu atzina par nepieejamāko pilsētu Latvijā. Pēc tam Kuldīga draudēja ar tiesu darbiem par godu un cieņas aizskaršanu. Nu pat devāmies uz Kuldīgu, lai noskaidrotu, vai pilsēta 5 gadu laikā ir sapratusi vidas pieejamības nozīmību. Kā izrādās, tiesas darbus varētu uzsākt nevis Kuldīga, bet gan cilvēki ar kustību traucējumiem, kas Kuldīgu apmeklē. Jo objekti, kas būvēti par Eiropas Savienības līdzekļiem un tie pēc visiem noteikumiem vajadzētu būt pieejamiem, joprojām tiek būvēti nedraudzīgi visiem cilvēkiem. Tas bezcerīgums. Tagad kaut kāda pieminekļa inspekcija valdīs par to, kā mēs dzīvosim. Atgriežamies akmens laikmetā. Rokam taisam akmens civrus, braucam visi zirgu pajūgos, visu bruģi, visu. Tagad necels mājas, bet būvēs pilis, kā saka kungiem, aizsargu valņus apkārt, atgriezīsimies vēsturē. Būsim baigi laimīgie. Visi te pašā laikā neviens no vadošiem darbiniekiem, neviens negrib braukt ar žiguli, neviens negrib braukt ar zapīti, visiem Audiki, visiem šito Lexus un tam līdzīgi, jā. Kur tad vēsturiski autentiskums paliek? Tādā mirklī. Aigars jau minēja, ka Kuldīgas domas pārstāvju nepilnīgo vidas pieejamību skaidro ar to, ka Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija viņiem neļaujot veidot pieejamu vidi. Pieminekļu inspekcija gan apgalvo pretējo. Ir viss atkarīgs arī no arhitekta prasmes un gribēšanas un spējām. Bet ir tā, kad man liekas tik daudz tagad to risinājumu, ka pateikt, ka kaut kas ir aizliegts un kaut kas nav iespējams, nav dzirdēts. Noteikti to mēs nevaram atrisināt šodien šeit, vienkārši vienas intervijas laikā. Tad tas ir jāsaprot, kāds tad ir kompromiss šajā vēsturiskajā vidē, jo ir skaidrs, ka nav runa tikai par cilvēkiem ar invaliditāti, ir arī māmiņas ar ratiņiem un sievietes augstpapēžu kurpēs, jā, tā kā ir dažādas iesaistītās puses. Jāsaprot, kas tad ir, kas ir prioritāte šodien, jā, vai tas ir tas senatnīgums un autentiskā vide, vai tomēr, jo ir jau arī kaut kādi momenti, ko var atrisināt ar pārvietojumiem pandusiem un tā tālāk, bet tad jāsaprot, ko tad mēs šajā konkrētajā gadījumā varam darīt. Kuldīgas domas pārstāvi vēlas meklēt kompromisu starp vidas pieejamību un vēsturiskām vērtībām. Mums gan šķiet, ka šie abi elementi viens otru neizslēdz, un to rāda arī pasaules pieredze. Piemēram, Reichstāgs Vācijā ir pilnībā pieejams ikvienam cilvēkam. Pieejamo vēsturisko ēku saraksts ir ļoti garš, taču iespējams Kuldīgas arhitektūra ir sarežģītāka un vērtīgāka nekā, piemēram, Kolizejs Romā vai Britu muzejs Londonā. Es pēc izglītības esmu tulkotāji, tā kā man ir ļoti grūti pateikt, kāpēc vienā vēsturiskā vidē kaut kas ir atļauts vai nē. Es domāju, šis jautājums būtu jāuzdod arhitektiem un pieminekļu inspekcijai. Ņemsim tādu konkrētu piemēru, kā visiem labi pazīstamu Valsts muzeja ēku Valdemāra ielā Rīgā, es nerunāju par Kuldīgu. Ja tā ir galvenā fasāde, kas ir tiešām mākslas darbs ar uzejas kāpnēm, milzīgām tādām parādes kāpnēm, kas ir noteikti liela vērtība, tad tādu uzeju īpašām vajadzībām noteikti var organizēt no pagalma puses vai no sānu puses, vai arī izveidot kaut kādus pandusus, un var minēt ļoti daudz konkrētus piemērus. Kuldīgas pilsētas dārzs ir nesen renovēts. Cilvēki ratiņkrēslā nevar brīvi pārvietoties pa pilsētas dārzu. Lai arī vidas pieejamības eksperti norāda uz nepilnībām, tomēr Kuldīgas domas pārstāvji uzskata, ka ir izdarīts viss, lai parks būtu pieejams ikvienam. Būtībā parks ir pieejams. Tas, ka parks nav pieejams pa visām 5 parka ieejām, nenozīmē, ka viņš nav pieejams. Tātad parks nav pieejams, bet tas nenozīmē, ka tas nav pieejams. Savādi. Tāpat ir arī ar šķelta akmens bruģi, kas traucē pārvietoties. Kuldīgas doma uzskata, ka šis bruģis ir lielisks risinājums un visu mākslīgā bruģa segumu vajadzētu aizstāt ar šķelta akmens bruģi. Savādi, ka slavenais Kuldīgas tilts ir būvēts ar mākslīgo bruģi un pie tam tajā ir iestrādāts vadīkls cilvēkiem ar redzes traucējumiem, bet pilsētā šādu risinājumu sagraut Kuldīgas vēsturisko vērtību.